Lasījums no Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas. Un šajā brīdī viņa, Jēzus mācekļi, nāca un brīnījās, ka viņš ar sievu runāja. Tomēr neviens nesacīja, ko tu vaicā, jeb ko tu runā ar viņu. Tad sieva atstāja savu ūdens trauku un nogāja pilsētā un sacīja uz ļaudīm: Nāciet, redziet vienu cilvēku, kas man visu ir sacījis, ko es esmu darījusi. Vai šis nav Kristus? Tad tie izgāja no pilsētas un nāca pie viņa. Un pa to starpu mācekļi viņu lūdza, sacīdami: Rabi, ēd! Bet viņš uz tiem sacīja: Man barība jāēd, ko jūs nezināt. Tad mācekļi savā starpā sacīja: Vai kas viņam ko atnesis ēst? Jēzus uz tiem saka: Mana barība ir, ka es daru tā prātu, kas mani sūtījis, un padaru viņa darbu. Vai jūs nesakāt, vēl ir 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? Redzi, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet druvas, jo tās jau ir baltas uz pļauju. Un kas pļauj, tas dabū algu, un sakrāj augļus uz mūžīgu dzīvošanu. Kābi var priecāties kopā, sējējs un pļāvējs? Jo šeit tas vārds ir tiesa, cits ir sējējs un cits pļāvējs. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši, citi tur strādājuši, un jūs esat nākuši viņu darbā. Bet no tās pašas pilsētas daudz samariešu ticēja uz viņu tās sievas vārdu dēļ, kas liecību deva: Viņš man visu ir sacījis, ko es esmu darījusi. Kad nu samarieši pie viņa nāca, tad tie viņu lūdza, ka viņš pie tiem paliktu, un viņš tur palika 2 dienas. Un daudz vairāk no tiem ticēja viņa paša vārdu dēļ, un sacīja uz to sievu: Mēs neticam vairs tavas valodas dēļ, jo mēs paši esam dzirdējuši un zinām, ka šis tiešām ir pasaules pestītājs, Kristus. Lasījums no 1. laiku grāmatas 16. nodaļas. Tā dienā Dāvids pirmo reizi deva šo dziesmu, to kunga Jahvi slavēt caur Asafu un viņa brāļiem. Pateicieties tam kungam Jahvem, piesauciet viņa vārdu, dariet zināms starp tautām viņa darbus, dziediet viņam, slavējiet to ar dziesmām, pārdomājiet visus viņa brīnumus, slavējiet viņa svēto vārdu, lai sirds priecājas tiem, kas to kungu Jahvi meklē. Vaicājiet pēc tā kunga Jahves un pēc viņa stipruma, meklējiet viņa vaigu bez mitēšanās, pieminiet viņa brīnumus, ko viņš darīs, viņa brīnuma zīmes un viņa mutes tiesas. Tu, Izraēl, viņa kalpa dzimums, jūs Jēkaba bērni, Dieva izredzētie, viņš ir Jahve, tas kungs mūsu Dievs, viņa tiesas iet pār visu zemi. Pieminiet mūžīgi viņa derību, to vārdu, ko viņš iecēlis 1000 dzimumu, ko viņš derējis ar Abrahāmu un ko zvērējis Īzakam. To viņš arī Jēkabam iecēlis par likumu un Izrēlam par mūžīgu derību, sacīdams: Es tev došu Kānāna zemi, jūsu mantojuma daļu, kad jūs bijāt mazs pulciņš, nedaudz un svešinieki tur. Un tie staigāja no vienas tautas pie otras un no vienas valsts pie citiem ļaudīm. Viņš nekam neļāva tos spaidīt, viņš arī ķēniņus pārmācīja viņu dēļ. Neaizskariet manus svaidītos un nedariet ļauna maniem praviešiem. Dziediet tam kungam Jahvem visa zeme, pasludiniet tik dienas viņa pestīšanu. Pasludiniet pagānu starpā viņa godu, visu tautu starpā viņa brīnumus. Jo tas kungs Jahve ir liels un ļoti slavējams un bijājams pār visiem dieviem, jo visi pagānu dievi ir elki, bet tas kungs Jahve debesis radījis. Augstība un gods ir viņa priekšā, spēks un līksmība ir viņa vietā. Dodiet tam kungam Jahvem jūs ļaužu tautas, dodiet tam kungam Jahvem godu un spēku. Dodiet tam kungam Jahvem viņa vārda godu. Atnesiet dāvanas un nāciet viņa vaiga priekšā. Pielūdziet to kungu Jahvi svētā glītumā. Bīstieties viņa priekšā visa pasaule, tiešām zeme stāv un nekustas. Lai debesis priecājas un lai zeme līksmojas, un lai saka tautu starpā:
tas kungs Jahve ir ķēniņš. Lai jūra kauc un viss, kas tajā ir, lai lauki līksmojas ar visu, kas tur virsū, lai gavilē meža koki tā kunga Jahves priekšā, jo tas nāk zemi tiesāt. Pateicieties tam kungam Jahvem, jo viņš ir labs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un sakiet, atpestī mūs Dievs, mūsu pestītāji, un sapulcini mūs un izglāb mūs no pagāniem, ka varam pateikties tavam svētajam vārdam un tevi augsti slavējam. Slavēts lai ir tas kungs Jahve, Izraēla Dievs, mūžīgi mūžam, un visi ļaudis, lai saka āmen, un lai slavē to kungu Jahvi. Tā viņš tur tā kunga Jahves derības šķirsta priekšā, lika palikt Asafam un viņa brāļiem, vienmēr kalpot šķirsta priekšā, ikdienas savā kārtā. Un Obed-Edomam ar saviem brāļiem, to bija 68, Obed-Edomam, Jedutuna dēlam un Osam par vārtu sargiem, un priesterim Cadokam un viņa brāļiem priesteģiem tā kunga Jahves telts priekšā uz kalna Gibeonā. Tam kungam Jahvem upurēt dedzināmos upuļus uz dedzināmo upuļu altāra vienmēr, rītos un vakaros, tā kā rakstīts tā kunga Jahves bauslībā, ko viņš Izrēlam bija pavēlējis. Un ar viņiem bija Hemans un Jedutuns un tie citi izredzētie, kas ar vārdiem bija noteikti to kungu Jahvi slavēt, ka viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un ar šiem Hemans un Jedutuns skandināt ar taurēm un cimbalām un ar svētu dziesmu spēlēm, bet Jedutuna bērni bija par vārtu sargiem. Tā visi ļaudis nogāja katrs savā namā, un Dāvids atgriezās savu namu sveicināt. Caharijas grāmata, 5. nodaļa. Un es savas acis atkal pacēlu un skatījos, un redzi, satīta grāmata ritinājās. Un viņš uz mani sacīja, ko tu redzi? Un es sacīju, es redzu satītu grāmatu ritināmies, tai garums ir 20 olektis, un platums tai ir 10 olektis. Un viņš uz mani sacīja, šis ir lāsts, kas iziet pa visu zemes virsu, jo ik katrs, kas zog, pēc tā taps izdeldēts no šejienes, un ik katrs, kas nepareizi zvēr, pēc tā taps izdeldēts no šejienes. Es to izlaižu, saka tas pulku kungs Jahve Cebaots, un tam lāstam būs iet zagļa namā, un namā, kas pie mana vārda nepatiesi zvērē, un tas piemājos viņa namā un to nobeigs ar viņa baļķiem un akmeņiem. Un eņģelis, kas ar mani runāja, iznāca un uz mani sacīja, pacel jau savas acis un redzi, kas tas ir, kas tur iziet. Un es sacīju, kas tas ir? Tad viņš sacīja, tā ir ēfa, labības mērs, kas iziet. Atkal viņš sacīja, tā viņi izskatās visā zemē. Un redzi, apaļš svina vāks pacēlās, un tur bija sieva, tā sēdēja tai ēfā iekšā, un viņš sacīja, šis ir ļaunums. Un viņš to iemeta tai ēfā iekšā un meta svina vāku uz to virsū. Un es pacēlu savas acis un skatījos, un redzi, 2 sievas iznāca, un vējš bija viņu spārnos, un viņu spārni bija kā stārķu spārni, un tās nesa ēfu vidū starp zemi un debesi. Tad es sacīju uz eņģeli, kas ar mani runāja, kurp tie nes šo ēfu? Un viņš uz mani sacīja, tai uztaisīt namu Sineāras zemē, un to tur nolaist, un nolikt zemē savā vietā.